Sveiki un laipni lūdzam jaunajā Dari pats video. Mani sauc Filips, un šodien mēs izgatavosim servēšanas trauku no ozolkoka. Kā vienmēr, visus nepieciešamos materiālus un instrumentus atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Mēs vispirms gribam sazāģēt ozolkoka dēli, lai taisni to iezīmētu, izmantojam īpašu triku. Tā kā ozolkoka dēles nav taisns, es ņemu taisnu atlikušās koksnes gabalu un novietoju to pie malas. Pie tā varu pielikt savu leņķi un iegūstu divas paralēlas līnijas. Nākamais solis būs nedaudz sarežģītāks. Mēs papildus zāģējam katru griešanas malu 45 grādu leņķī, lai tās varētu salīmēt kopā. Šādā veidā koksnes šķiedra lieliski turpināsies. Kad detaļas ir sazāģētas, tu vari tās nolikt blakus un savienot ar līmlenti. Tad saloki leņķi izmēģinājumam un paskaties, vai viss der. Pēc tam vari atzīmēt kājas garumu. Un tad zāģējam. Ja tas der, tad vari salīmēt. Tiklīdz līme ir nožuvusi, varam slīpēt. Ir ļoti svarīgi uzvilkt masku. Ozolkoks satur tanīnskābi, kas kairina elpceļu. Pēc slīpēšanas mēs varam lakot. Un tagad es esmu izsalcis. Kas nedrīkst pietrūkt perfektā svētku vakarā, ieraksti to komentāros un vienkārši ķeries pie lietas. Tu to vari!